Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, AutoDNA un Goodyear. Šodien Tavs AutoTV tuvāk aplūkosim Francijā visiecienītāko auto. Renault Clio, kopš tā dzimšanas 1990. gadā, pārdots vairāk nekā 16 miljonos eksemplāru. Tas kļuvis par Renault visvairāk pārdoto automobīli starptautiskajos tirgos un ieguvis 2 gada auto godalgas Eiropā. Un piedzīvojis 5 paudzes. Tagad tas ir ieguvis jaunu seju un tehnisko pildījumu. Un ceļā ar šo mīlīgo pilsētas sportinieku dosimies kopā ar dāmu, kuras smaids un mūžīgais dzinējs var iedvesmot jauniem varoņdarbiem. Dziedātāja Ieva Sutugova vasarā ar savu vokālo ansambli Fortuna koru karos izcīnījusi sudraba medaļas, pašlaik gatavo jaunā albuma dziesmas. Vienlaikus pabeidz maģistrantūru Latvijas Universitātes izglītības zinātnes studijās, aizraujas ar rotu un rokas sprāžu gatavošanu, ko sev par prieku dara jau vairākus gadus, bet visam pāri audzina dēlu, kuram šogad oktobrī aprit gada jubileja. Zini kā, es īstenībā tagad tikko skatījos kaut kādu raidījumiņu, vienu, kuras pati piedalos, un tur man kā katrā sērijā piesaka vienmēr smaidīgā, mūžam dzirkstošā, un tā tālāk, un tajā brīdī es esmu istabā ar mazo priekšnieku uz grīdas spēlējos, skatos to televizoru, domāju, jā, obligāti, vienmēr, tā kā vienmēr smaidīgā. Tā jau gluži nav, bet man tā ir vienmēr bijis. Es arī uzskatu, ka smaids naudu nemaksā un neviens nav pelnījis manā sliktajā garstāvoklī vai sliktajās dienās kaut kādus manus īgnumus vai grumbas pierē, tā kā tas vienkārši laikam tā ir iegājies. Tātad, kādas ir galvenās atjaunotā Clio atšķirības? Pirmkārt jau jauna seja, moderni LED lukturi, sportiska dizaina aerodinamiski elementi, jauni aprīkojuma līmeņi, tā skaitā Esprit Alpine. Šai izpildījumā tiksit arī pie ļoti simpātiskiem 17 solu lietajiem diskiem. Starp spēka agregātiem turpmāk būs pieejams arī 145 zirgspēku E-Tech Full Hybrid, kā arī versija, kas darbojas gan ar benzīnu, gan LPG gāzi. To jaudiņu varēja gan just. Respektīvi, kaut kādus manevrus, ko nepieciešams veikt, manuprāt, īpaši Rīgā, ar tiem tā diezgan labi tika galā. Es teikšu tā, man ir ļoti komfortabli. Es esmu, kā saka, dabūjis to sajūtu, ko es parasti meklēju, ka auto iet mīksti, ērti, viegli vadāms, ka es tā kā iesēžos mašīnā un plūstu. Man patiesi man ir ērti, man ir feini. Uzreiz es kā ārkārtīgi īsa auguma cilvēks novērtēju to, ka es visu redzu. Jā. Protams, tas nemaina faktu, ka pilnīgi viss, ko var saregulēt uz maksimumu, pēc iespējas tuvāk un augstāk ir saregulēts, bet es jūtos ārprātīgi komfortabli ar to. Jā, jo ir tā, kā es ikdienā pārsvarā pārvietojos ar īres mašīnām, es braucu ar dažādākajām, jā. Bieži vien ir tā, ka ir viss tuvāk, viss augstāk, viss, un es tāpatās ceļu to galvu, jo es neredzu, kas priekšā notiek. Tā kā šodien, šajā mirklī man viss ļoti patīk. Man ir ērti. Neskatoties uz saviem gabarītiem un cenu, jaunais Clio ir gana gudrs un moderns auto. Kopumā tam ir 20 dažādas vadītāja atbalsta sistēmas, kas piedāvā vienkāršāku un drošāku braukšanu. Tās iedalāmas 3 grupās – braukšanai, novietošanai stāvvietā un drošībai. Galvenajā sistēmās iekļauta Active Driver Assist funkcija, 360 grādu videokamera un aktīvā avārijas bremzēšanas funkcija ar velospēdistu un gājēju atpazīšanas sensoriem. Te es laikam iešu, kā saka, to stereotipu gūstā, un es teikšu tāda maza, lieliska sieviešu mašīnīte. Bet forši, super, jo es tā jau braucot jau tā novērtēju, ka visu var, un var to, un var šo, un var, kā saka, pēc vajadzības bērnu sēdeklīt, un var tur bagāžas nodalījumā šo to ielikt. Bet jā, es saku, tie ir stereotipi. Nekādā gadījumā nav tā, ka iekāps vīrietis brangāks, mazāk brangs un mašīna neies uz priekšu. Tāpat ies un viss būs kārtībā.
Viens no tehnoloģiski interesantākajiem dzinējiem, ko varēsiet pasūtīt savam jaunajam Clio, ir jau minētais E-Tech Full Hybrid. Tam pieder vairāk nekā 150 patentu un pieredze, kuru Renault uzkrājis Formula 1 trasēs. Un pateicoties šim dzinējam, Clio spēja būt gana dinamisks, vienlaikus saglabājot zemu degvielas patēriņu. Par pamatu šai konstrukcijai ņemti 2 elektromotori, 36 kW motors un 18 kW augstsprieguma starteru ģenerators, kā arī 4 cilindru 1,6 litru iekšdedzes dzinējs ar 94 zirgspēku jaudu. Neraugoties uz to, ka akumulators ir vien 1,2 kWh liels, elektromotors tiek izmantots teju vai 80% no brauciena laika. Tādējādi samazinot patēriņu salīdzinājumā ar parastu iekšdedzes benzīna dzinēju pat par 40%. Man vispār gan ar tīri elektroauto, gan ar tiem, kas ir tā kā puses pusi. Man patiešām es baudu to sajūtu, to klusumu. Es baudu to sajūtiņu, ka ir tas, kā saka, tas elektrobišķiņ klāt. Man kaut kas tajā ārprātīgi patīk. Jā, to gan es varu atzīt. Un tā ir tā lieta manam ikdienas auto, kuram nav nekā no tā, jā. kas mēdz pietrūkt. Kad liekas, katru reizi, kad es braucu ar šādiem auto, es drusku tajā sajūtiņā iemīlos. Tas gan. Salonā pārmaiņas ir vispamanāmākās. Neatkarīgi no aprīkojuma līmeņa visos Clio turpmāk atradīsiet šādu digitālo vadības paneli. Savukārt Esprit Alpine var lepoties ar īpašu interjera dizainu, teiksim, sporta sēdekļiem, kuru forma ir ieskaujošāka un sniedz labāku atbalstu sāniem. Padomāts arī par sīkām dizaina niansītēm, kā piemēram šīm šuvēm, kuram izmantots zīles krāsas diegs. Alpine logo uz atzveltnes, un paraugiet šeit, sānos izšūts sarkani balta zils karogs, simbolizējot Franciju. No frančiem, kad pirmais, ko es iedomājos, ir sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Un tagad visiem tiem, kas saprot franču valodas, ļoti atvainojos. Tajā noteikti, ko es nodziedāju, bija ļoti maz kā no franču valodas. Es šajā mazajā tāpat braucienā arī dabūju garšiņu, jo man, kā jau tu teici, man ļoti patīk braukt ar auto. Un ja tas ir jebkāds brīnišķīgs ceļš lieliskos laika apstākļos, kas nav sastrēgumi un remontu vispārējais, tur nevar nebūt prieks. Ko lai vēl piebilstam šī brauciena noslēgumā? Lai arī Clio ir kompakti gabarīti un tas šķiet piemērots pilsētas satiksmē, tas ir gana komfortabls arī garākiem braucieniem, par ko mums pašiem bija iespēja pārliecināties šo auto atzenot uz Latviju no Varšavas, kam bija starp citu pietiekami ar vienu degvielas uzpildi. Un tas ir tikai vēl viens iemesls, izraugoties sev jaunu auto, neaizmirst arī par mazās klases braucamajiem. Lai jums sokas un tiekamies Tavs Auto TV. Ārprātīgi pozitīvas emocijas un, kā saka, to smaidu padarīt ļoti platu. Gan, es domāju, jebkurš auto lietotājs īpašnieks piekritīs, ka mēdz būt arī citādākas tās situācijas. Un dažreiz es esmu nogurusi tik ļoti no kaut kāda koncerta vai no kaut kā un iesēžos auto un tas ceļš man rada, man liekas, tā kā uzlādē no jauna.